viss nāk un apēd mani. Nevaru dzirdēt. Nevaru dzirdēt. Es tur dažus, tā kā es esmu kaut kur redzējis, bet es viņus principā nevienu nepazīstu. Tā mūzika viss tur iekustināja, tas ir pat ļoti dabīgi. Bet kā labi tu skrēji ārā? Es paliku sēdēt, es saprotiet. Man ir tēvs kādreiz pats dzīvojis Ogrē. Viņš saka, tu tajos mēslos nejaucies, ka ņēmis visus ciet. Bet viņš man pat parādīja vietu, kur var tikt prom no turienes. Pazīt tevi tiešām ir grūti. Nu, bet kā tev ir pēc šī pusgada? Es no sākuma domāju, seržants skola, tas būs kaut kas drausmīgs vai kā. Protams, no sākuma jau grūti bija. Kaut kur drusku tomēr nepierast uzreiz tā tālu prom no mājām. Bet ko tu tagad domā par to koncertu? Ja tie būtu dziesmu svētki, nekas, ja? Parādīt, dziesmu svētki, viss labi, vai ne? Viss normas robežās. Un tagad redz koncertā jaunieši, tur taču ārdās, tur viņi briesmu lietas dara. Tu tur biji tādā ekstāzē, ka es laikam tevi esmu safilmējis vairāk no visiem. Vienkārši bija ārkārtīgā sajūsmā par pērkonību. Tas bija atsevišķs gadījums, es uzskatu. Nu, bet ko tu pa īstam gribētu? Es ceru, ka varbūt tas būs kāds galvenais agronīms kaut kur. Es vienkārši jūtu, ka tas man dzīves aicinājums un cauri. Agnī, tu tagad klausies pavisam citu muziku. Jā, tā tas ir. Nē, tomēr laiku pa laikam arī tādu muziku mēs klausamies ar Mīktaubas divas. Pagaidām es sevi jūtu kā zvērs. Visā uzvedībā, visā attieksmē pret apkārtējo es vēl jūtos tā kā zvērs. Es vēl neesmu izaudzis līdz tam, kam vajadzētu būt. Man tāds iespējas, ka šajos 5000 tādas baigi aktīvās emocijas bija. Un tāds iespējas, ka jūs gribat kaut ko kā pateikt, izkliegt. Bet ja dot jums iespēju pateikt, un mēs beidzot jūs uzklausīt, un nesteidzoties tur pamācīt un atzīmes izlikt, ja tu varētu man uzticēties. Varbūt jūs augāt pie citāda pasaules noskaņojuma. Pēckara laika vai nebija tāda grūtāka, jūs, kā saka, atzīt mūsu valsts no jaunas vai ne, bet vienkārši. Bet tagad jau nav vairāk tas, ko tiešām pēc kaut kā tiekties. Lai gribas izklaidēties, kā apkārt jau draugi. Bet tev nekas netrūkst, vai ne? Man nekā netrūkst, jā. Man viss ir pareizi. Jums kādreiz kaut kas nebija vai ne, tad jūs pēc kaut kā cenšaties tikt pie tā. Bet tagad vienkārši, es nezinu, kas mūs varētu atturēt no kaut kā. Nedomāju, kas būs priekš ar manīm. Es nezinu, ko es gribu un ko es priekš gribētu vai ne. Varbūt pēc armijas atnākšanas, no armijas tad varbūt kaut kas vēl. Bet pašlaik vēl, kā es saku, ir jāizklēdējās, cik var izklēdēties vienkārši. Bet tev neliekas, ka tu vari pazaudēt kaut kādu laiku, saprot? Un šitas tomēr laiks, ka varētu arī kaut ko meklēt, kaut kā kļūdaini kaut ko. Daudz runā pat par to, ka neprot izmantot savu brīvo laiku, visam, ka to laiku ir kaut kam izšķirdīgi, ziedo. Bet man šķiet, ka es savu laiku izmantoju katrā gadījumā. Varbūt ne tā, kā vajadzētu, bet es viņu samērā izmantoju. Es nekad mājās, nekad nesēžu vai ne. Nepatīk mājās ēst, es pēc dienām, svētdienām kaut kur prom,
kādām ballēm, kaut kur tā, vasarā laivām ar tā tiltīm pupu lejāt kaut kur tādā garā, bet mājā jau man nepatīk sēdēt. Kā saka, meklējam piedzīvojums. Atrodam kā vēl, ir bijuši tādi, visādi ir bijuši. Spiež vienkārši tā gribēšana būt tajā draugu pulkā. Tu negribētu no viņiem atdalīties, vai ne? Jā, vai filmē? Video ir! Madariņnieks Raitis. Jūs dzirdējat pēc jums celtu apsūdzību. Jūs viņu sapratat? Jūs sev par vainīgu atzīstiet? Pilnīgi. Atzīst pilnīgi. Madariņniece Judīte. Un jūs? Atzīstiet. Mēģiniet jums saņemties un sniegt mums vajadzīgos paskaidrojumus, ja? Es saku, tu esi kaut ko dzirdējusi, kas notika Ogrē, kas ir noticis ar vagonu. Es teicu, tēls, īsti nemāk tev teikt, bet dzird no ļaužu norunām. Es saku, nu, kas ar tevi ir saistīts, kas tur tāds ir? Tad viņš sāk stāstīt, kad viņi pēc koncerta visi, kā sāk skrājuši uz vilciena. Vilciens jau nu bija drausmīgi pārpildīts. Saka, tā, arī man vietas neatradās, es pievilkos, viņš saka, un galvenais, saka, mamma, mēs izsit 2 lampas. Es saku, dēls, bet kā tas tā varēja būt, kā tu to nepadomāji, ka tev tagad nāksies atbildēt? Vai tiešām tu nesaprati? Viņš saka, mamma, tai momentā, tai jauniešu barā, saucienos un tajās trakumā, viņš saka, es neaptvēru, kad es varu tev atkal izraisīt sāpes. Priekšā, draugu pulks vai zvēru bars. Galvenais, lai tevī pašā uznaucam rocas. Viena alga, kas tev priekšā, draugu pulks vai zvēru bars. 1985. gada 6. jūlijā nepilngadīgie tiesājumie, kā arī pilngadīgais Ploriņš, piedalījās kolhoza Padomju Latvija estrādes ansambļa koncertā. Ap 23:30 viņi devās uz Ogres dzelzceļa staciju, kur iesēdās elektrovilcienā numuru 6501. Kad vilciens sāka braukt Rīgas virzienā, jaunieši uzsāka dziedāt dziesmas, uzvedās skaļi, braurīgi, izsauca dažādus saukļus, starp tiem arī tumsu. Šādā situācijā izmeklēšanai nenoskaidrotas personas uzsāka vagona demolēšanu, sitot vagona logu stiklus un noskrūvējot un sasitot un izmetot caur izsistiem logiem vagona apgaismas ķermeņus. Kopsumā nodarot tiešu zaudējumu par kopēju summu 5067,15 rubļi. Nu, bet jūs uzskatāt, ka tieši jūs 7 esat vainīgi? Tas ir stulbi, es nezinu, tas stulbāk vairāk, tu nevar būt vienkārši. Vienkārši, ka mēs neko izdarīt šeit atkal nevaram, vai ne? Jo pastāv tā tiesa un pastāv, kā saka, valsts darbinieku aparāts un viņi to visu var noteikt, kas vainīgi, kas nav vainīgs un pareizi. Vismaz 150 cilvēki, kas kaut ko darīja. Vismaz bija, jā, vismaz bija. Bet nu kā viņiem ar sirdsapziņu būs, jā? Nu, tiem pāriem, ko tad jūs esat grēkāji? Nezinu. Diez vai es būtu noķērts, bet vienkārši kas bija. Nostičīja kāds, vai ne? Kāds pateica, ka es tur biju un tur varētu darīt neko nebija. Liekties, tu tur biji stūvi, vai ne? Ka tev pierāda, vai ne? Ka tev pasaka, ka viņš to darīja, vai ne? Tāpēc es pat zinu, kas tāda brīvībā staigā, kas tur tajā vilcienā bija. Es zinu, vai ne? Es varētu viņus visur pateikt, tur man tieši, kā saka, varbūt tā summa tiešām būtu mazāk, kuri jāmaksā, ja kas tur būs, vai ne? Jā, bet tas nav vajadzīgs vienkārši. Ja paši kaut kā negrib, vai ne? Es vienam brīdi arī biju draudzīgās attiecībās ar šitiem visiem balinātiem dzēniem. Pats bija kādreiz izbalinājis mācis, pēc tam tur jau skolā. Sākās tur sarunas, gulbas, iesaistījies pankos vispār tādā stilā, vai ne? Bet tēt, es pats saprotu. Nu, principā viņi tie čalīši, nu, viņi nekur viņi nav aizgājuši tālāk arī. Nekas nav palicis. Nebija.
bez idejas. Nu, tāpat tās tur ārdās, padauzās kaut ko. Vienkārši saprotiet, labs noskaņojums. Visiem gribās kaut ko darīt, vai ne? Kaut ko apgāst un apgāž arī mierīgi. Tas bija tāds izteiciens, derēt kaut ko sagāst. Iet un gāž, viss. Jā, es saprotu. Bet tev nav grūti savienot sevi šo priekšzīmīgo skolnieku ar to, kāds tu esi ārpusē? Jā, grūti. Tad varbūt ir kaut kāda maska, ar kuru jūs vispār verat skolas durvis. Jā. Tas ir 100%. Es skolā esmu viens un ārpusēs esmu pilnīgi savādāks. Savu cilvēku lokā. Tas ir pilnīgi tā. Ja es uzvestos skolā, tā kā to es daru. Ārpusē, es nedomāju, ka es tur tik tālu tik pašlaik es esmu. Bet ja tā mēs paņemam kopībā tādas kaut kādas vērtības, jā? Kas var būt vērtīgi? Sieva, tas man noteikti vajadzīgs kārtīgi ģimene. Es domāju, interesantu darbu man noteikti vajag. Es baidos izlikties. Vēl vienam paliek, vai ne? Daudz naudas. Es domāju, tas ir vajadzīgs. Cilvēkam jābūt pārtikušam, bet ne pārāk. Lai viņam būtu vēl, lai viņam mazliet pietrūkt kaut kā. Lai būtu pēc kā tiekties. Bet cik tas tev ir? Daudz naudas? Cik? Man? Es teikšu, kā ir, man pietrūkst. Bet cik tas tev būtu? Cik man tev jāsagādā? Cik jums man jāsagādā? Tā, lai es varētu normāli sākt dzīvot. Normāli dzīvi. Mašīna. Dzīvoklis. Apģērbs. Ko? Mājām? Vasara. Lai man būtu pilnvērtīga dzīve, man tas viss būtu vajadzīgs, manuprāt. Es domāju, mācīties politiskā institūtā, tad, lai nostiprinātu savu materiālo labklājību. Uz gadiem 4 aizbraukt uz Ķumeņu ceļus pabūvēt. Tad es domāju, es varētu dzīvot mierīgāk. Iet strādāt institūtā. Principā tas ir mans spēks mierīgi dzīvot. Bet ir vērts tādēļ dzīvot? Nezinu. Lai strādātu. Nav man nevienas tādas idejas, kuras dēļ es būtu gatavs tikai kārties augšā vai ko dēļ. Nav jau principā par ko cīnīties. Man nav ideāli. Nopietni. Gribam sapņot mēs sapņos, krāšņākos mēs. Sapņos krāšņākos brūdos, arumos sirdīs, alkaini sēs. Vārpās ienāksies mūsu sējumi, vārpās iešāksies lauks. Priecīgā vīlēs līgo vakarā kalnos ugunis plauks. Mies, sirdīs ar dziesmu, mies, apāršņī saulē zied, pasaulē saulē lai zied, pasaulē mierā lai zied, apāršņī staroju zied, pasaulē mierā lai zied. Viņam patīk pašam tekstu. Ko tu zini par strēlniekiem vispār? Es lasīju kaut kādu grāmatu, bija Latvu tautu bēgļu gaitās, tā pirmskara izdevums. Tur bija rakstīts tā, strēlnieki, viņi gāja cīnīties ar vāciešiem. Viņi bija visi patriotiski noskaņoti, gājuši nāvē. Tur tāpatās latvieši ir izcēlušies kā labākie karavīri. Viņus pagātavu, tur nezinu. To es atceros principā, vai ne? Bet tā sīkāk tur, es nezinu, kas tur ir bijis tālāk. Bet skolā viņš filmā?
Skolā? Nē, skolā nekas tās speciāls. Jā, ir mācīts, ka latviešu strēlnieki Ļeņinu ir apsargājuši Kremla kutu, vai ne? Bet viņus var stāstīties priekšā kā dzīves cilvēks? Kā dzīves cilvēks. Kā savs vecvectēvs? Negrūti. Tas jau man ir zūdas posms. Mūsu paudze neko vairāk tas neizsaka, principā. Bet kā viss tas tik ātri pārtrūcis? Es saprotu, 3 paudzes taču ir tik pagājušas. Un uz jūsu jaunības rēķina ar to nenorakstīs. Streļi taču bija tikpat jauni. Jā, es saprotu šīs paralēles visas, ka viņam bija dēļ kā dzīvot, dēļ kā cīnīties. Bet nav, viss ir, vai ne, kam vajadzētu būt. Nav nekas nedēļ kā cīnīties, nedēļ kā mirt, ne dzīvot. Bet par ko te tu domā šīs ceremonijas laikā? Vienīgā sajūta man kārtīgi nosaka. Dažkārt domā, kam tas vajadzīgs viss. Garām gājējus tev skatās tā kā uz jocīgu, nav patīkami. Tā ir tāda lieta, par ko nerunā. Katrs domā pie sevis, ka izskatās, ka es zinu, kāpēc es stāvu un ka es esmu pārliecināts par to, ka tam taisni tā jābūt. Tas ir pārāk iesīkstējis, manuprāt. Mūsu paudze tur arī vairs neko nevar mainīt. За добросовестность, стойкость и терпение, которые вы проявили при несении почетной вахты в трудных условиях погоды, всему личному составу караула объявляю благодарность. Служим Советскому Союзу! До свидания, товарищи! До свидания! Iekšēji viņš noteikti pārdzīvo, tāpēc precīzāk, kā viņš sapulc. Bet ārēji jau justies vainīgam ir daudz nērtāk nekā justies pārliecinošam vienaudžu vidū. Tā pareizāk būtu teikt tā, ka tanī sapulcē Madernieks nenožēloja un it kā pārējo kursa biedru priekšā neparādīja to, ka viņš pārdzīvo un ir slikti izdarījis. Dažādi var iztulkot to jūsu teicienu, ja jūs neprecizējat. Noteikti pasniegts. Jūs kā pats jūtat? Viņš pārdzīvo vai nepārdzīvo? Jūs pats kā meistars? Iekšēji un viņš pārdzīvoja, bet vienkārši viņš tajā momentā tēloja, lai visādi noslēptu šo savu, jā, lai viņš būtu vienaudžu vidū savs tomēr cilvēks. Nu, un jūs, kā Ploriņš, sevi par vainīgi atzīstiet? Vienīgais tas, ka es gulēju, man ies pa galvu kāds svižot. Vienkārši un es piecēlu. Nu, un ko tad? Un es piecēlos vienkārši. Un jūs tad to paķērat to gabalu? Jā. Un kur jūs viņu likat? Es viņu aizsviedu. Uz kurieni? Nu, varās tā, viņu sviedu un izsviedu pa logu netīšu. Sviedat un izsviedās pa logu? Caurvēju izrāva to? Nē. Solu veselu? Nē. Ne jau soli, tas bija mazs gabals no porolona. Mazs gabaliņš porolona. To, ka izsitat, neatzīstat. Jā. Nu, tad līdz ar to var saprast arī to, ka jūs arī civilprasību neatzīstat par 5000. Es nezinu, man grūti saprast tos cilvēkus, kas domā tā, kā ir uzrakstīti, tā tiesāt un vispār skatīties uz pasauli caur tādu rakstīto tekstu. Tad ceremonijas, viena ceremonija notika vilcienā demolēšanas, un šeit notika otra ceremonija. Bet viņas bija absolūti līdzīgas manās acīs. Kaut kas tika sagrauts, iznīcināts, neatgriezeniski. Kā vispār var tiesāt 7, ja vēl kādi 30 vai 100 ir nenoskaidroti, un viss vainas vēl viņiem. Laikam nav zināmas problēmas bija sameklēt visus pārējos, un tad varēja visus gāzt 7. Es pēdējā laikā tik ļoti esmu sadūries ar tādu momentu, kad cik ļoti man saka pareizes vārdus, un es noticu, un es sevi ļoti to pārdzīvoju, un sev sodu par to, kad es tā neizdaru. Un paiet mēnesis, un es pēkšņi dabūnu pa purnu no tā, ka skatos, ka tas cilvēks, kas man tik ļoti tos vārdus teica tā pravietiski, viņš dara pilnīgi pretējo.
Tas ir novedis pie viss šitā, kas patreiz notiek. Ir tā drausmīgā tupuma, kas vada sabiedrībā un kas valda jaunatnē. Viens tupums ir radījis otru tupumu, un tas turpināsies. Un kāpēc viņi cilvēki te ļoti daudz tagad necīnīsimies? Mums nav ar ko cīnīties, vai mums nav iespējas cīnīties. Tas ir tā kā akmens, kas veļās zemē no kalna. Bet ja viņi nemēģinās apstādināt, viņš joprojām velsies tālāk. Es nezinu, kā iemācīties slidot, nekrītot uz ledus. Visu laiku pakarinātam striķīti ar strahovku peldēt, teiksim tā. Tiek dots viens striķis kamionam, tiek dots otrs striķis vidējā izglītība. Bet vienkārši, es nezinu, mums ir jācīnās. Jūs neesat spējīgi. Un to nespēju cenšaties ieaudzināt mūsos iekšā. Dzimuši 1968. gadā atzīt par vainīgu noziegumu izdarīšanā, pamatojoties Latvijas PSR krimināla kodeksa 38. pantu, galīgos sodu noteikt brīvības atņemšanas veidā uz 2 gadiem un pamatojoties Latvijas PSR krimināla kodeksa 43. primpantu, spriedumu izpildu atlikt uz 1 gadu, uzliekot par pienākumu Maderniekam sekmīgi pabeigt Rīgas 9. pilsētas profesionālo tehnisko vidusskolu, pēc tam iestāties darbā. Vadoties no Latvijas PSR Krimināla procesa kodeksa 299. un 3. panta tiesa nosprieda Raimonda Ploriņa Edvīna dēla, dzimuša 1966. gada 8. decembrī, galīgo sodu noteikt brīvības atņemšanu uz 3 gadiem, sodu izciešot pastiprināt režīmu labošanas darbu kolonijā, sodu skaitot no 1986. gada 28. marta. Piedzīt no Artas Vilāna Jāņa dēla, Ginta Rešņa Ūda dēla, Raita Madernieka Ūda dēla, Gunta Līdes Imanta dēla, Raimonda Ploriņa Edvīna dēla, Beātas Dančēnakas Leonarda meitas un Jolantas Grīnbergas Aivara meitas solidāri par labu Baltijas lokomotīvu depo 5548,89 rubļu. Tiesējumam Svilānam skaidrs spriedums ir Gintam Resnim, Raitim Maderniekam, Guntim Līdem, Raimondam Ploriņam skaidrs spriedums. Arestējiet, atļaujiet tiesējumā lūdzu līdzi darbinieki. Dančēnakai skaidrs spriedums, Grīnbergai. Visi ar dzīvniecisku deksmu naglo mani pie sētas ar pneumātisko parastības kulaku. Un var justies kā, tikai neesmu viņš. Man vairs neatzimt, ja izdosies piekaut. Es vienkārši izēju uz ielas un es saprotu, saulīt spīd, kā tagad spīd saulīt, viss labi, cilvēks skraida pa savām darīšanām. Un es nezinu, man liekas, bet man tagad uznāks kādu lēkumu, es nokartīšu, viņi tikpat mierīgi skries un skries pāri un absolūti vienaldzīgi. Un nevis pret man kā konkrētu Aivaru, bet vispār. Viņi visi iet uz ielas garām. Un tāda sajūta, ka tur ir pilnīgā tums apkārt. Vienkārši ar to garām iešanu viņi panāk jau to, kad es nezinu, kur piet. Panki, kulaki, viņa ķēdēm, viņi ir par vardarbību, bet es savā būtībā biju pret to vardarbību. Es ar savu izskatu savācu sev apkārt zināmus draugus. Tas tā kā saliedējošs moments visam. Mēs bijām vien tur. Būtībā viss, kas tur bija, tie cilvēki tādi, kas stāvēja nost no poļām no paša sākuma. Cits varbūt mācēja piepildēt pārējām kaut kā sanāties, ar citam bija tīri klāši konflikts ar visu apkārtējo. Un tagad mēs atradām tādus, kas viens otru, kas kaut cik saprot, vismaz pirmajā momentā. Laikam sākot no pieaugušiem, viss ir nācis. Un pieņemt tā bezjēdzību, ko viņi uzskata par pareizo, tas jau nevar pieņemt. Vienkārši man iekšējais protests ir. Tātad jādzīvo vienkārši tādam. Pēc tā, kas tev ir iekšē, tas ir iekšē. Teiksim, vēl pieņemt ārējo formu, tagad ārējais būšu labs, es būšu par labo no visu jēdzieniem pieņemtiem, atsakot. Bet iekšējais būšu pret kādu nozīmi tam, teiksim, tas ir kaut. Es atteicos no viena teātra par labu otram teātrim.
Bet to, ka jūs gribējāt būt patiesāki, īstāki par mums. Vai to saprat tur uz ielas? Noteikti, ka netiek saprasts. Tas palika tikai ārēji visiem interesanti, bet pati būtība, kādēļ tas tika darīts un kādēļ tas tika darīts pie mums, netika saprasts gan kā no oficiāla iestāžu puses, tā arī no tīri pieaugušo. Mēģinājums piespiest saprast, kāpēc tika uzdēpti tāds knietpureķi un tas skaļais vārds panks. Mēs taisni gribējām parādīt, kāda mēs esam, mēsli, ķēmi, netīri. Bet mēs esam jūsu bērni, mēs esam jūsu audzinājums. Un jūs mums esat tāds padarījuši ar savu divkosību, nepatiesību un ar saviem pareizajiem saukļiem. Un ārēji pareizība visā, un ceļš runās pareizība. Pareizība ideālos, bet dzīvē mums tas viss ir ar kājām gaisā. Bet tu domā, mums vispār ir vajadzīga sabiedrībā šāda palma? Bet atvaino viņas ir radījusi ar to, kas apkārt notiek viss. Un tagad viņi cenšas no viņām atgrūsties un tikt prom. Viņi atgrūdīs šitos, bet kamēr viņi neizmainīs kaut kur savu attieksmi vispār pret jaunatni, būs nākošie. Vienalga skina vai kaut kāda cita kustība nāks iekšā, un tas pats turpināsies citādākās krāsās, bet tas pats turpināsies. Mēģināt noliekt punks, noliekt hipijs, tam nav nozīmes, bet šitā noliekšana tā ir tupa vienkārši. Un noliekt, notušēt, mēs taču vēsturē tik daudz ko slēpjam. Radīt viendabīgu masu nākošajām paudzēm. Nav bijis ne punka, ne bitņika, nekā nav bijis. Mums ir bijusi viena balta paudze, tur 100 gadus, kas ir augus un bez problēmām izveidojusies. Tā ir cīnīšanās pret dzīvu. Dzemdējām bērnu, un tagad viņi mēģinās nevis audzināt, bet nosist. Bet tu jūti savā paudzē arī kaut kādu vienotību? Pagaidām viss vienotība ir izgāzt enerģiju. Otra vienotība ir bailēs. Es jau kādreiz drāsmīgi kliedzu par to, ka mums jaunatnē trūkst romantika. Šits ir tas viens ceļš, pie kuru var iziet pie viņas. Palīdzēt restaurēt vai vismaz attīrīt no tiem gružiem atcerību. Tas varētu būt kā ļoti jauks aizsākums. Katrā gadījumā ir tikai kaut kas tad, ja katrs to tomēr izjūt sevī pārdzīvo. Izjūt to sevis vajadzības momentu, kas mums patreiz ļoti trūkst. Tieši jauniešiem. Viņa kā cilvēku vajadzību, viņa darba vajadzību kādam. Protams, ar ko viņi nodarbojas? Izveidosim Divas lietas ir svarīgas dotajā momentā. Viens tas, lai es varētu domāt, lai man nebūtu galvā tukšums. Un tās domas gan jau izlauzīsies tajos pantiņos, izlauzīsies laukā vai kādā zīmējumā. Un otrs tīri priekš sevis kā priekš cilvēku, es vienkārši gribētu, lai cilvēks, kas man mīl. Meitene tāda, kas man ir blakus. Mēs izējām uz ielas, lai es just, ka tas, kas ir apkārt, tas pieder mums, tāpēc, ka mēs viens otram piederam. Bet tu esi bijis mīlēts? Nekā. Varbūt es pat brīžiem vecākiem ir vecāka mīlestība, bet tas priekš manis nav sinonīms vārdam mīlestība. No saviem vienaudžiem es nekad neesmu bijis mīlēts. Ir sajūsma bijusi, ir nicinājums bijis, bet tā, lai tu just, ka tas vajadzīgs kā cilvēks ar visiem saviem mīnusiem vai plusiem, un ka tas sagādātu kādam kaut kādas emocijas, tas nekad nav bijis. Es jūtos teiziņā, es jūtos kā nabaks. Kā pilnīgs nabaks.
Un es haotiski cenšos to grābt, un es visu laiku kaut kur atsitos pret kaut ko, pats sevi. Но вся эта увлеченность ее балетом кончилась тем, что она зашла в театр оперетты, взяла платье, балерины длинное, очень красивое платье, одела и просила фотографа, чтобы он ее сфотографировал. Он ее фотографировал, значит, в зале, там, при свечах. Потом они поднялись на крышу театра оперетты, он взял с собой белые розы, она фотографировалась с белыми розами. Но когда она понесла якобы его обратно, там двери уже были закрыты. То есть это не было такого умысла забрать, украсть платье, а просто взять и одеть, чтобы всем показать, ну, какая да, она красивая. Показать, она хорошо. Как она хорошо выглядит, да. А ей не поверили. А? Ей не поверили. Они не поверили, да. Ну, в общем, она в КПЗ она себя вела ужасно, она отказывалась от еды, никого к себе не подпускала. Вот, и во время последнего допроса она, значит, как одного человека уже были приперли там к стенке, что вот такая сякая, там начали ей угрожать, тюрьма тебе грозит, она вдруг не выдержана, закричала и прямо в окошко выскочила, да. И повисла как-то на столбе. Это разве выход покончить жизнь? Ну, а в чем же выход? Кому от этого будет лучше? Да. На чем? Разве? Еще ребенок 16 лет. Не понимаешь, что такое смерть. Ты играешь с огнем, имей в виду. Ты просто не понимаешь, что такое смерть и что такое жизнь. Ты не умеешь ее оценить. Ты не знаешь цену жизни. Только ведь начинаешь жить. И так легко говоришь, я жить не буду. Вот я взяла и выскочила из окна, попала на стол. Ну что же, это же несерьезно. Это же несерьезно, так нельзя. И это может кончиться для тебя весьма плачевно. Не сказать, что я это проститутка. Ну, это Ну, они мало неправильно ли сказали, что. это они так со злобы сказали, Да. но... Это они могут любому сказать. Но характер у тебя не сахарный. Сама ты это знаешь, и учти это. Если это будет тебе... Man stāstīja, ka tu taisot filmu te par saviem vienaudžiem, bet te ir kaut kāda vispār Hitchcock varianti, kaut kāda Ellis Kambera. Es centos parādīt filmā, ka visa dzīve tas ir šaurs koridors, kurā tu neko neredzi uz priekšu. Tu nezini, kas tev gaida aiz nākošā pagrieziena, kas būs tie cilvēki, ko tu ieraugi sev priekšā. Tu nezini, kas tas par durvīm, kurš varbūt atvērs vai varbūt neatvērs. Esmu pārliecinājies par to, ka durvis nāk viena pēc otras, un tu taisi vaļā durvis un viena pārsteiguma. Nemitīgās bailes, nemitīgās šausmas. Īsti laimīgs vispār pēc skolas neesmu bijis. Vienīgā laime, kas beidz skolu, pēc tam vairs nekas nav noticis laimīgs. Visu laiku jāpārdzīvo, visu laiku jāuztraucās, jācīnās. Un brīžiem uznāk jautājums vispār, ko es te daru, kam esmu vajadzīgs. Es pat iedomāties nevaru to, kas notiks man rītā, ja tā nopietni sāk domāt. Bet pašlaik man tas galīgi neuztrauc. Esmu jauns, es bados un viss. Nē, badies, es saprotu. Bet kas tas viss ir apkārt? Ja ķieģeļa remonstrātnieki, melnie rēgi. Es koridorā rādu viens noslēpumainu mūku. Viņš vienkārši cilvēks melnās drēbēs, ko es neredzu. Varbūt es tikai naivi, es nevaru pateikt tā. Bet tā ir vienkārši tā lieta, ko mēs ikdienā vienmēr saskaramies. Tā ir nāve, pieņemsim, ja? Tas ir. Un mēs jau nekad nezinām, kas tas ir, kas tur slēpjas. Mēs viņu satiekam un es pat paiet garām, jo man ir vienalga, jo man jau tas neskar. Mēnesi atpakaļ man bija doma nospļauties uz šo darbu, viss var sekot cauri, jo tas nebūtu nav mans aicinājums. Paliek materiālā puse, teiksim, vecāki. Viņi nevarētu apgādāt tik daudz, cik vajadzētu. Tērēt man patīk,
kā patīk vienkārši, lai nebūtu jāskaitās kapeikas, tā normāli, lai varētu dzīvot. Un mācīties nav iespējams, jā, nav naudas. Mācības mums bezmaksas, bet te pašā laikā tur, teiksim, tāpat stipendija, tas viss ir daudz par maz. Teiksim, naudai tam pašam, tam vienam rublim, tā vērtība ir kritusies. Es saprotu, jā, bet, man liekas, jau par pliku algu tu ar te diez vai sēdēt. Tu vienkārši var pazaudēt laiku. Cik bija tev alga? Alga? Tā alga ir 80 kaut kur rubļi. Apmēram tā. Es nezinu, lai ko tu tur vēl nesaņem, bet tas oficiālis ir smieklīgi maz. Tā dara, tas nav pārāk vēl. Es jau, teiksim, šeit nākot, plānoju, teiksim, mācīties tālāk stāties nevis šovasar, bet nākošu vasaru. Un ar medicīnu tam nav sakara? Nekādu. Tautā jau saka, kas tur strādā, tur vajadzīgs tiešām aknes. Es domāju, ka man tās aknes nebija, bet gribējās pierādīt. Tad tiešām vari. Pārkāpt it kā varbūt daļai sev pat pāri un tiešām nostādīt sev. Nē, vecīt, tu turēsies, tu strādās, un tā mēs visām ticis pāri. Es nezinu, šo darbu nākuši, lai jau tur nekā sevišķi nav. Tur tā griešana vai dieniņa. Vai nav jau nav, ko griež tā. Jā, bet, tomēr, saproti, es tā domāju, tu esi tik jauns iepazinis vienkārši nāvi tūplānā. Vai tas tavs mērķus, tavs racionālos mērķus nepadara par niecīgiem? Ne, tā nāve ir aizvirzījusies otrā plānā jau. Lieta ir tāda, ka to nāvi mēs šeit neredzam. Vienkārši par to jau nemaz nedrīkst domāt, tad šeit nevarētu strādāt. Tas ir līķis, mums viņš ir vienkārši kaut kas guļošs, augsts un nekustīgs. Jā, šoreiz man grūti iedomāties sevi tavā vietā. Kaut kādu ticību saglabāt, kaut kādu. Es ticu, principā, tad varētu to nosaukt kā ar savam vecam tēvam, kurš ir miris uz to brīdi. It kā kaut kas tāds varētu pastāvēt. Teiksim, kādreiz, kad es jūtos ļoti, ļoti piekuss, vai tad es aizbraucu uz tiem laukiem, kur viņš ir dzīvojis. Tur tās mājas tagad skaitās pamestas. Es jūtos kaut kā uzlādējies pēc tam. Man pietiek kādām 3 stundām pieiet. Tur ir mans bērs, teiksim, mans koks. Ja? Teiksim, ar dabas tā bija bērnībā daudz saistīts. Varbūt tāpēc es arī savā laikā gribēju mācīties tieši par dārznieku. Dārs jau tev ir kolosāls. Bet tālāk. Tu jau vari piedarīt kā pie tiem, kas vēl meklē. Kur es tev varēšu atrast pēc 10 gadiem? Sākšu ar to, ka katrā ziņā jau vairs ne šeit. Tālāk jau diezgan iznāk tāda laipošana. Radiofons varētu būt tas pats preses nams. Pie viena arī mums varbūt parādā nepliksim. Firma garantēs. Sarunāts. Tad arī lakats būs. Droši. Dievs un dzīvās būtnes, viņi ir mūžīgi, viņi nekad nav dzimuši, viņi nekad nemirs. Viss ir caur zināšanām. Man tagad pašlaik zināšanas, kas ir Dievs, kas ir materiālā pasaule, kas ir sabiedrība. Pārsvarā visi cilvēki nodarbojas ar kaut kādām lietām, pasaulīgām, un viņi tur šķietam rod dzīves piepildījumu, Es iemācījies iziet, tas ir paskatīties uz viņiem no malas un vienkārši, cik tas viss ir, muļķīgi. Visi cilvēki nodarbojas ar kaut ko, cilvēks nevar bez darbības iztikt, bez darbošanās, bet visi nodarbojas pārsvarā visā kaut ko neīsti to, kas ir vajadzīgs. Es arī gribēju izteikt sev
mūzikā, mākslā un vēl dažās citādās jomās, bet es vīlos. Ja es mācītos, gribētu būt arhitekts, teiksim, jā, vai es beidzu augstskolu, man kāds ļautu projektēt, teiksim, pilis vai tempļus vai kaut ko tam līdzīgi, jā. Man likt projektēt kādas tur saliekamās līvānu mājiņas vai vēl kaut ko citu. Es neredzēju jēgu sevis izteikšanai. Un tad es arī sāku interesēties par filozofiju, dažādu tautu reliģijām, un tieši vairāk man interesēja austrumu reliģijas. Un tieši tā saucamais hinduisms, ja vēdisms. Jā. Jo tur ir viss pamatots. Tā nav fanātiska ticība. Un Krišnas apziņas kustības mērķis ir dot iespēju cilvēkiem atcerēties viņu mūžīgās attiecības ar Dievu. Bet, Andri, vai jūs nevarat nosaukt par liekēžiem, ja jūs to vien darat, kā slaviniet savu Dievu? Cilvēki kalpo Krišnam tikai savā apziņā, teikt. Materiālajā dzīvē viņi pilda savus pienākumus pret sabiedrību. Man sāk gandrīz pilnīgi izzust tādas īpašības kā agresivitāte, liekulība, izlikšanās. Bet kāpēc tu meklēji, jāsaka, tik neraksturīgi, priekš jaunu cilvēku šo pilnīgo pakļāvību skolotājiem? Ļoti liela atšķirība, kam pakļauties. Mūsdienās gan sabiedrība, gan vecāki grib, lai, teiksim, bērni pakļaujas viņiem, jā. Viņi vienkārši saka, ka tas tā ir pieņemts, vai mēs tā gribām. Uz tādu jautājumu var atbildēt daudz, ko jūs gribat. Ja mēs pakļaujamies guru, tad mums neiespaido ne labo, ne slikto darbu rezultātu. Bet tātad tu vari darīt gan labu, gan sliktu? Tu vari nogalināt? Jā. Tāpat kā karavīrs. Karavīrs var nogalināt kaujas laukā, bet pēc savu priekšnieku pavēles. Ja viņš nogalina pēc savas iegribas, tad tas ir noziegums. Ja viņš nogalina pēc priekšnieku pavēles, tad viņš nerada sev karmu, sliktu karmu. Viņš nenes atbildīgi par to. Bet, ja skolotājs dod pavēli, nogaliniet riteņbraucējus, tu būtu spējīgs tādu pavēli izpildīt? Nē. Bet tev ir jāpakļaujas. Tu taču zini, kā bija ar Hitleru un vēl dažiem, kādā pakļautībā nonāca cilvēki un ko tik neizdarīja atbrīvojušies no sirdsapziņas. Cilvēkam ir dots saprāts, lai viņš varētu atšķirt labu no sliktu. Mūsu māca, mūsu skolo, līdz 18 gadiem mēs esam muļķi. Bet varbūt mēs paši esam ievērojuši, ko pat nepamana pieaugušie. Man nepietiek sevī laika gaidīt, ja man pienāk 30 gadi un es varētu ko pateikt. Kaut ko to, kas man jāsaka tagad. Un ar kīnām tu var to pateikt? Nezinu, es cenšos.
Pirmais mēģinājums. Tad man vienkārši palika tik grūti, ka jāizlaužās uz āļu kaut kam. Un es nolēmu pamēģināt tieši pateikt to, ko es pašlaik domāju. Ko domā mani biedri, man 20-gadīgie. Šausmīgi riebjās sev skatīties uz ekrānu. Es nožēloju to, ka es kaut ko iesāku darīt. Ko tad tu gribi īsti pateikt? Manam varonim vislielākais pārdzīvojums ir tas, ka visā šajā jazgā, šajā piedzīvojuma labirintā, visā šī koridorā viņš pazaudēja visus savus draugus. Un it kā tepat viņi ir, bet tie vairs nav viņi. Bet tas ir tikai tavā filmā, ja arī tavā dzīvē? Manā dzīvē ir daudz jauns cilvēks. Esmu redzējis, kas kļūst par narkomāniem. Un galvenais jau, ka viņus nevar izglābt. Viņiem jau pilnīgi viss vienalga. Viņi ir nodevušies savai laimei, savai narkotikām savām, un tu esi muļķis. Stāv malā un neko nevar izdarīt. Cilvēks aiziet bojā. Es viņam prasu, bet kāpēc tu to dari? Viņš teica, kāpēc tu to nedari? Es saku, bet man taču ir dzīve, ir jēga, es taču cīnos, es taču gribu mācīties tālāk, es gribu strādāt. Viņš teica, tu esi mietpilsons. Kopš iznāca tas likums par dzeršanu, tad tagad visi metās visu uz narkotikām. Tev daudz apkārt ir tādu cilvēku, kuri tā lēnām ar šo narkotiku aizbrauc? Ļoti daudz no pazīstamiem lietu narkotikas. Vismaz 50%. Ei, kā te tevi sauc? Ei! Sveiks! Čau! Так, лишнее, быстренько в коридор. Ko te? Mīļais, nu negūli, mēs taču kino tev filmējam, tu pēkšņi ekrāna aiznieks. Da jau visai labi, nu. Klausies, tu esi dzēris, ko? Es tā nevaru saprastīt. Kā tu nesmaržo? Nu, es arī nesmaržoju. Tad tu dzēris neesi? Nē, varbūt es esmu dzēris. Tablets. Dzēruši kaut kādas, uzreiz jau var redzēt. Novēl to džemperi ar nost. Ты говоришь, что она якобы должна куда-то была уехать, ее дома нет, что она каждый вечер бывает дома. Правда это? Pēdējā gada laikā ir sevišķi. Toksomānija ļoti pastiprinājusies. Efedrīnu ļoti mīl. Mūsu jaunieši, cikladoli, arī tos jau jaunieši sākuši lietot pārāk bieži. Dažādi medikamenti, man liekas, mēs pat tādus nezinām, ko viņi zina lietot. Mēs pēc tam brīnamies, vai tiešām no tādiem var būt kāda eiforija, bet iespējams, ka ir arī, ja jau viņi lieto. Извините, можно один вопрос? А где мне будут показывать? Опять? Нет, мы снимаем такую картину, которая называется «Легко ли быть молодым». Вот меня интересует, как тебе кажется, легко быть молодым, а? Нет. А чего нет? Почему нет? Не знаю, не могу объяснить. Ну скажи, я не добавил. Ну что, молодым. Вот я шел, да? Вон тут товарищ, вроде ровно шел, все нормально было. Он подошел, ля-ля-ля-ля, 3 рубля таких. Косичка сзади есть, погнали. И погнали. Сейчас мы трезвитель порезем. Вот и все. Ну, конечно, кто мы что хиппи. Саша, лучше, es varu vienu jautājumu jums uzdot? Да, пожалуйста. Извините. Да. На какой факультет? На экономический. Какой год вы уже поступаете? Я сына своего привела поступать. А, сына привели? Да. Вы на факультет иностранных языков поступаете? Дочь поступает. Я родитель. Родитель, да? И дочка просто побаивается, что ли, что вы с ней вместе? Да, мы приезжие. Мы просто собираемся жить в Риге. Вот в сентябре месяце примерно мы переедем в Ригу. А дочка самостоятельная? Вот, перед вами. Jūs ar šodien stājaties atnezāt? Nē, es gaidu meitu. Meita stājās, es gaidu. Meitiņa stājās? Jā. Sakiet, bet vai tā meita nav pietiekami patstāvīga, ka Nu, jums ir, jānāk bet līdzi? tomēr tāpat jau uztraucās. Ziniet, kā mamma Задачи, значит. Вопросы были? Вы не слишком его опекаете, а? Нет, мы просто пришли посмотреть, как Время сэкономить. чтобы сэкономилось. Взаимодействует с хлором до насыщения. И каков процентов хлора в этом состоянии? Andi, bet tas, ka tu netiki mediķos,
Tas nelika tev pievilties sevī? Sevī? Nē. Kāpēc? Jā, pamaz bija strādāts, vienkārši strādāt pamaz. Strādā vairāk. Zinās iestāsts, viss skaidrs, viss. Problēma nav. Šausmīgi elementāri. Vienkārši jāmācās, viss jāsaprot. Bet nav tā, ka daudz no taviem vienaudžiem tā pavīpsnāt, redzot tev tur ar strutainām bindēm un šīberiem? Vieni tā, es pasaku, klusē vienkārši, tad tur jāskatās, jāpēta, ko viņš īstenībā domā. Es tā neizprotu to. Citai vēl saku, es gan to nemūžam nevarētu, bet tas ir labi, tas ir, jā. Un tad vienreiz man prasīja, varbūt tu slimnīcā strādā, varbūt tu kādam esi izglābis arī dzīvību. Bet kaut ko reāli to reiz tā iegūst. Teiksim, iemaņas, patstāvību. Nezinu. Cenšamies neiznāk, bet mēģinām, darbojamies. Domājam par patstāvību. Viena vēlēšanās, kas man būtu pašam, kļūt vīrišķīgākam. Tomēr es kaut kur par bļēvu drusku. Sajūtu, ka kaut kur es audzināts tās siltumnīcā, kaut kur vajag vienkārši ļaut, jo viņš tāpat dzīvē izies, viņam viss jāaiziet pašam ir. Nevar taču viņu visu laiku audzināt vecāku paspārnē. Un lai būtu visu laiku redzeslokā, vārdu sakot, lai nekur neizbēgt. Ierindiņā aizved kaut kur uz teātri vai uz kino vai vēl kaut kur atpakaļ. Izvedā var teikt gandrīz vai pa mājām, saliek atdod vecākiem. Lūdzu, ņemiet savu bērniņu, tagad mēs esam atkratījušies no jūs, tagad māciet viņu vai ne līdz nākamam rītam, kad viņš skolā būs atkal uz mūsu kakla. Tie kaut kā visu laiku pierod. Mazāks es te tā vēl. Tā nejūt, ka tev visu laiku kāds stāv pāri. Visu laiku tev kāds seko gandrīz vai līdzi. Bet esam lielāks izdevums tev kaut kur apnīk viss tas. Armijā sev tā ļoti pārvērtēja no visiem aspektiem. Tieši cilvēciskajās attiecībās pret citiem. Savādākas attiecības nekā sadzīvē. Es skatījos, tu šodien tik sirsnīgi šķīries no tiem čaļiem, kas aiziet uz Afganistānu. Bet ja tu būtu starp viņiem, kādu ģimeni tad tu rādītu? Tā jocīgāk jau būtu. Bet, protams, mājās atgriezties no turienes. Uz tiem skatītos kā pavisam citu cilvēku. Un tev sev arī tur ļoti noteikti pārveidoties daudz vairāk nekā vienkārši armijā būt. Bet kaut ko bailes būtu, protams. Gribās, protams, dzīvot. Bet iespējams varbūt arī, ka mēs tiksim Afganistānā vai vēl kaut kur kādā karstā vietā. Man ļoti gribas, lai mana meitiņa varētu skraidīt pa peļķiem, basām kājām, lai nebūtu tā, ka viņa noraudama gatava āpolu. Te pašā laikā nenorauj savu nāvi. Tas drausmīgi skan vispār, bet tagad, kad tas atomreaktors tur uzsprāts, tas drausmīgi bail. Es vēl slimnīcā biju ar bērniņu, un tad es teikšu, es ātrāk to pat tā neizjūtu, es pat ātrāk tā nebaidījos. Es teikšu, es nemaz nepievērsu uzmanību tam, runāju, jā. Tur draud karš atkal un tā, bet tas no mans bija viss pārāk tālu. Bet tagad, kad man ir tāda maza dzīvība, kas man ir jāsaudzē, man ir bail par to, un es jūtos atbildīga, lai viņi varētu dzīvot. Un ko tas darīt? Es nezinu, ko es varētu izdarīt.
tiešām to nezinu. Vienīgais, ko man pasaka, kā tu vari cīnīties pret briesmām, tas ir labi mācības. Lai arī cik es labi mācītos, stāvoklis saspīlēts un nekas nemainās. Galvenais man ir bail, ka visi tik šausmīgi notrunājušies. Un tas tieši manā filmā viss skan cauri, kad tur lūk kāds var kretīns man pie spogu un kaut kas var uzsprāgt. Un kad tie būsim mēs, kas uzsprāgs, tad mēs esam bezpalīdzīgi. Es varu iemirst savu pēdējo algu miera fondā un es nezinu, vai tas palīdz. Varbūt, ja mēs visi sametīsim savus naudas, tad varbūt karš nebūs. Varbūt tiešām viss beigsies viss tas. Bet, ja es tev gribētu atrast, pēc kaut kādiem gadiem, kur man tev meklēt, Genādij? Es vēlētos, lai jūs man atrastu kādā slimnīcā, par strādājot pārstu. Es vēlētos, protams. Tā būtu man viskarstākā vēlēšanās. Un kāds tu gribētu būt ārsts? Tu neesi vēl domājis, tomēr ir kaut kāds specializācija tāda. Es domāju, ka varbūt mana tāda darbības sfēra būtu onkoloģija. Tā es jums pagaidām domāju. Tur daudz kas neizpētīts. Daudz man nācies ciest dēļ tādām slimībām. Man tēvs nomira ar tādām slimībām, kad man bija 2 gadi. Tā kā kaut kā atriepties. Ja tu esi gatavs tā cīnīties par to, lai tu varētu atkārtot? Nē, no sākumā bija drausmīgi, ja tas pilnīgi cilvēks ieklīdās, man jau kājas bija vispār uzreiz saraucis pirksgalos, es stāvēju drausmīgi pārbies. Pēc tam es tā skatījos, stāv tādas jaunas meitenes, jaunas dakteris un viņām tā, viņas tik cenšās viņam palīdzēt tam slimniekam un ne jau tāds, nekāds tāds, viņas jau pieraduši, viņam iestrādājušas, un domāju, vai es ar tā nevaru. No sākumā, protams, varbūt tur nedaudz kaut kāds sadīsmes, bet tāda augstasinība, bet tāda notrulināšanās, bet tomēr obligāti jūt līdzi, katram jūt līdzi, tā nav. Visam jūt līdzi. Jā, laikam nebūs māja. Ko lai dara? Uzprast Antukam. Sakiet, lūdzu, vai jūs neziniet, vai te nav neviena patiena mājās pie savieniem? Mēs Genādiju meklējam. Tāds jauns puisis. Genādiju neko nezinu. Nē. Genādijs tik jāņem. Toši. Kā atvainoties. Mēs viņu te pagājuši vasarā filmējām vienkārši. Mieriem, tev nekas nemanīca. Tā ārstēšanās nepadevās un viss. Bet viņš pats tieši gribēja būt par ārsti. Viņš medicīnas institūtā iestājās arī. Viņš pats sāka strādāt no 14 gadiem. Vakarim gāja tur dežurīt, tur tā traumatologiskā. Viņš teica, tā vienreiz atnāca un katru vienu sliminieku, kurš bija ļoti apdzedzis tāds. Un Genādijam bija balts kalāts un cepura galva, un tas slimais esot lūdzis, palīdzi kaut ko. Viņš saka, man tādas sāpes, un palīdzi kaut ko, viņš teica. Bet es neko nevaru palīdzēt, man tikai tas baltais kalāts, es neko nezinu, lai varētu sniegt kādu palīdzību. Un tā viņš nolēma. Būt par ārstu. Var mācīties, lai var palīdzēt cilvēkiem. Bet kas ir vērtība priekš tevis šodien? Negribu noliekt, kad materiālais nav vērtība. Kad jau mēs neesam bijuši ar mammu pārticīgi, tā brīžiem daudz kas ir trūcis. Redzēju, kā mammai nācās strādāt. Domāju, liela vērtība arī tas, ka cilvēks daudz ko redzējis savā dzīvē. Kad tu tiec mīlēts, ka tu neesi sloks citiem.
ja kāds tam visam dzīvo līdzi, tad tās ir mātes, tuvinieki, draugi. Protams, karš karam ir savas nodevas. Tas kritušie ievainotie, par kuriem mēs vispār nedzirdam. Ļoti reti kaut kur. Kādā lielā avīžu rakstā parādās 2-3 rindiņas. Un pārējais ir skaisti un uzvaras maršam skanot. Jā, tā tas diemžēl vēl ir. Tādiem cilvēkiem kā Guntis var milzīgs sarūktinājums. Kas tam man? Es esmu sauss no ūdens izlīdis. Bet tādiem... Tas, protams, uztrauc. Viņam veselība ir pamatīgi atgriezta, bet nekad jau nebūs pilnīga. Un to jau nav iespējams kompensēt ar kaut ko. Tomēr viņam dzīve ir sakropļota. Viņš tomēr arī ir jauns un viņš sapņo par dejām un par visu, ko tā. Bet tev nav sajūta, ka arī tu esi savādāks nekā mēs? Jā, bet es cenšos nebūt savādāks kā citi. Man ļoti gribās nebūt savādākam. Šeit, varbūt es novirzos no tēmas, bet es lasīju Ovsejenko Bukses koku mežu, un viņš ļoti labi dažos momentos pasaka par karu un par atgriešanos no kara. Pilnīgi tādi citāti, kā latviskajā saka kulaks uz acis. Kad tie, kas atgriežas no kara, atgriežas citā dzīvē. Tur, kur cilvēki iet uz darbu, draudzējās, mīl. Un viņi atgriežas tādā dzīvē, kur nesprākst, nemet bumbas un tā tālāk. Un tāpēc viņi miera laika dzīvē ir otrgadnieki. Man visu laiku tā liekas, ka to brīdi es dzīvoju. Un tagad man atliek tikai nodzīvot vairs. Bet tev nav pašam bijuši vēlēšanās aizmirst visu to? Jā, bija vēlēšanās. Un pat tagad ir vēlēšanās. Tieši tādu pati aizmirst. Es visu laiku piedzēries staigāju tajā laikā. Jā, lai man būtu tāda normāla pašsajūta. Jo tā sasprincinātība jau nepazūd. Es sāku strādāt. Un kāpēc tieši organizēsies? Tu nevari atrast no formas? Nē, tas. Bet vietām te ir kaut kas līdzīgs. Neziņa un cīņa ar to, kas tomēr ir bīstams. Bet kas priekš tevis tagad ir vērtība? Cilvēcība droši vien. Humanisms, pats par sevi. Tā ir milzvērtība, ja cilvēkam tāda ir. Var jau likties savādi, kā karotājs runā par humanismu. Bet kas tur savāds? Man liekas, tieši tas ir normāli. Ja mēs varam daudz runāt par karu un par mieru un ka miers ir vajadzīgs, bet kaut vai tāda elementāra fakta, ka 40 gadus nav bijis kara. To aizmirst vienkārši. Jo nav salīdzinām tā cilvēka dzīve tomēr, kam tur sprākst bumbas visu apkārt un visādi skraida pa krūmēm apkārt.
Es necentos klausīties ne televizoru, ne avīzi lasīt, jo man, es domāju, labāk, lai es nezinu, labāk, lai es mazāk uzzinu. Bet tā nevajadzētu būt, vajadzētu būt mātēm visām laimīgām. Jo, ko es esmu pārdzīvojis par šito vairāk kā viņš. Visu laiku man bija tikai viena doma, ka es viņu vairs neredzēšu. Ja ienāca pašā sākumā, ir sevišķi pašā sākumā. Kad nāca kāda sveša mašīna, tad es jau trīcēju. Man vienmēr bija tāda doma, un katru dienu es domāju, vai atnāks, vai neatnāks. Tur tomēr jau daudz ko dzird, daudz ko saklaus. Tad brīžiem sev tā mierina, ne, bet ir jau kas apnāk, vai tad tiešām tā būs. Mums tā pasaka izklausās tik šis, ne? Vot viņš ir karoja. Kā tas bija, vai ne? Takši bērni, kad mēs bijām, mēs visi kariņus spēlējām, vai ne? Tur bija vācieši, un te bija mēs, un mēs viņus citām visam, ne? Tas ir savādāk pavisam. Tāpēc, ka tur neviens tev virsū neskrēja, vai ne? Nešānies par tiem, bet tas viss jāizjūt, kā tas ir īstenībā. Īstenībā nekad nevar izstāstīt, ne? Varbūt, ka labāk vispār neizjūst. Nu, pats, ka labāk, bet... Tomēr es domāju, ka vajadzētu katram bišķi kaut ko izjust, tomēr. Būtu savādāk dzīve pavisam. Cits domas uzreiz būtu pavisam, ne? Kas te ir dzīvojuši, neko no tāda redzējuši. Viņam visu tā dzīve tāda pasakaini izliekas, ka tur savādi nemaz nevar būt, vai ne? Viņi nav nekad ar ko dalījušies viņu, ne? Ja smēķi, ne, atrod viens konši galva, ne? Tad to mēs smēķiem uz 2, 3, lai katrs pasmēķi. Tur negribās taču, ne? Tur nēra saspīlējums, ne? Tāpat ūdeni, ne? Tur ūdeni grūti viss ar žarulā, ne? Visi ar ūdeni dalījušies. Cik reiz mēs tur Gerātā izbraucam, ne? Nu, vienkārši nav iespējas atvest tur atkal produkts uz Gerātu, ne? Lai apsargāt. To dalamies, rēķinām visu, lai mums iznāk, lai mēs katru dienu dabūtu bišķi pārēst, ne? Nebūtu tā, ka mēs tur vispār bez ēšanas dzīvo. Citā vietā, varbūt, te savienība, tas nekad nebūs, vai ne? Tev, man ir, bet kas tu man brālis taču neesi, un kāpēc man tevi jādalās, vai ne? Tur viss ir savādāk, daudz savādāk tur bija. Vienkārši liktenis bija visiem vienāds. Tas viss mūžs paliks tam ar atmiņā, ka mēs tur ir bijuši kopā, ka mēs no turienes dzīvi atnākuši. Tu nevar aizmirst taču. Cilvēkus to skatās tā kaut kā, it kā tas būtu tāds pienākums tur būt vispār. Es domāju, ka mūsdienās, man liekas, vispār nevienam pienākums nebūtu neko tādu darīt. Jo es zinu kaut kur, zemapziņā tas man visu laiku stāvēs, ka es esmu darījis tomēr kādreiz kaut ko ļoti, ļoti tādu netīru darbu. Un ka man liekas, kaut kāds treps tomēr visu laiku paliks virsū. Laikam karam ir asins karš vienmēr kaut arī. Tu aizstāv visu svētākās lietas. Es tajā momentā aizstāvēju kaut kā intereses, varbūt arī savējās, nedaudz tomēr. Bet tomēr man tā apziņa visu laiku paliks, ka tas ir kaut kas tāds bijis, ko varbūt var izdarīt cilvēks tikai zemapziņā kādreiz. Bet tajā momentā redz asins, redz savus biedrus, un tas uzreiz kaut kā tā iesiet galvā. Tu viss virsti tā mutuļo, un tajā momentā var strādāt šausmas tiešām. Tu domā to brīdi, kad ir jāšaujas cilvēku, bet viņš taču ir tavs ienaidnieks. Viņš šaus pats. Es pats nevaru apiekt, kāda ir sajūta. Pirmais moments ir stipri drausmīgs. Un tad jau zinu, ka tas būs arī jādara tomēr turpmāk. Un ka no tā nevarēs izmukt. Un tad sevi nocietinies, ieraujies. Un savu prātu apziņu, ka tu esi cilvēks, to ieroc kaut kur nedaudz dziļāk iekšā. Visu. Lai paliek tikai tāds, it kā čauli. Ka vairs tas neesi tu, bet, it kā otrs tavs cilvēks, kas to dara, un, ka tas pēc tam tev vairāk nebūs jādara, to visu aizmirsīs momentāli. Nevar to aizmirst? Un to tomēr nevar aizmirst. Es mēģinu aizmirst, bet tomēr grūti ir. Kaut gan es domāju, ka ar laiku kaut kā tas izgaisīs, nosēdīsies dziļāk stipri. Tas jautājums, ka tu vari nogalināt, tas ir, vispār tam ir jātiek pāri, lai nerastos dievu sajūta, ka tu esi pārāks par kādu citu. Ka tevi var nogalināt, tas
Nu, par to gan vispār, man liekas, nav vērts runāt, tāpēc, ka 20 gadu vecumā neviens netic, ka viņš var nomirt. Pirms armijas man zuda cieņa pret sevi. Nu, viņa bija kaut kā jāatgūst. Bet vai tad tiešām iznāk tā, ka normālā dzīvē tu šo ticību nebūtu atradis? Tas tikai karš atstāja pēdas? Noteikti ir pēdas atstājis. Un jā, es pat nezinu, ko teikt. Pēdas. Man ir bijusi kolosāla iespēja redzēt kontrastu. Kā mēs dzīvojam, kā dzīvo citur. Un nevis tur, kur dzīvo labāk, bet tur, kur dzīvo daudz sliktāk. Un tad dažkārt man liekas, ka mēs tiešām savu traknumu kļūstam traki. Un gribam to. Ir tiesības gribēt. Katram cilvēkam ir tiesības gribēt. Bet mēs vairs nemākam dzīvot saskaņā ar sevi. Bet tas taču ir briesmīgi, ka, lai to saprast, ir jāiet cauri Afganistānai. Cilvēcības dēļ noteikti. Es nevienam nenovēlu iet cauri tam. Vispār karam. Kāpēc tieši Afganistānai? Tas ir nenormāls cilvēku attiecības. Drīz būs pusgads, kā es esmu atpakaļ. Un visu laiku man bija vēlēšanās kādam kaut ko pateikt, kādam kaut ko paskaidrot. Cik viss ir grūti un cik mums ir grūti. Bet nevienam tas nav vajadzīgs, neviens nejautā. Mēs esam tagad ierāvušies sevi, aprimuši. 20 gadu vecumā būt oportunistam, tas nav normāli. Tu nevienam tāds vājš un bezpalīdzīgs neesi vajadzīgs. Tu esi vajadzīgs stiprs, pašapzinīgs. Tāds, kurš tagad var droši iet visam cauri, mūsu sabiedrībā radītajiem šķēršļiem, dažādām barjerām un pats pamazām sākt aptaukoties. Juris vai ne? Viņš taču neies un nebļausījies. Es esmu ar ordeni apbalvots vai ne, un es šito un es to. Bet var teikt par tevi, ka tu esi varonis? Kāpēc tā uzreiz? Es neesmu varonis, bet, vienkārši tajā momentā, ja tas bija jādara, tad es to darīju. Tu pats savu ordeni, tu viņu tā arī nenesās? Varbūt, ka būs tāda reize, kad es tiešām varbūt savu ordeni piespraudīšu. Pašlaik es tam neesmu gatavs. Jo vienkārši man liekas, ka pašlaik no tā nav arī nekāda jēga. Cilvēki nesapratīs to. Manuprāt, nav nekādas atšķirības. Kādi bija tie, kas karoja 40 gadus atpakaļ, un kādi mēs bijām, vai ne? Ja tā paskatījās, kā puiši sev parāda tur, vai ne? Tiešām nedomājot un... tā kā vīrišķība kolosāli. Tad par savu zemi, par savu dzimteni jau vispār nedomājot galvu noliks. Vispār nedomājot. Tas ir fakts, te nav nekādas atšķirības šī ziņā. Tad jūs paldiet to nevarētu? Nē, noteikti nē. Jo tie ir tie paši puiši, kas šeit iet uz diskotēkām un tā tālāk, un citreiz iedzer un varbūt kaut ko savār, bet tur tie tak ir tie paši. Un tad, kad vajag, tad ir. Pastāv uzskats, ka karā cilvēks kļūst pieaugušāks. Bet tas ir absolūti nepareizs, jo karā cilvēks noveco. Atgriezties mums gribās tajā iepriekšējā dzīvē. Varbūt pat teikt bērnībā, vai ne? Un to neviens neatļauj. Un šeit rodas tā morālā trauma, ka tu it kā esi jauns, it kā bērns,
Tev neviens neusticās. Un to, cik ir slikti, to nevar izstāstīt. Slikti? Tas nav īstais vārds. Īstais vārds nav tik pieklājīgs. Pie baltas lapas apsēžos, kā pie baltas domas kapa. Un kas pažēlos reiz tos, kas viens otru nesastapa. Un kas būs tik drosmīgs pateikt, ka nav vainojams neviens. Kas būs tik drosmīgs pateikt, ka nav vainojams neviens. Šodien mums visvairāk stāsta lietus lāstes pie skārienes, un man pietrūkst viena glāsta, lai tev nepietrūkst neviens. Šodien mums visvairāk stāsta lietus lāstes pie skārienes, un man pietrūkst viena glāsta, lai tev nepietrūkst neviens. Igor, bet kāpēc tu gribi nobeigt savu filmu tieši ar šādu kadru? Zils, tas ir cerība. Un mēs visi stāvam iekš zila. Mēs stāvam cerību jūrā. Un tā ir neziņa. Katram jāmeklē savs. Un mēs esam ļoti daudz. Man pat liekas, ka visa pasaule cer. Arī tu?